Kaspars Gorkšs ļoti trāpīgi ierakstīja: apsveicam 245 miljonu laimētājus valsts iestādēs un institūcijās. 245 miljonu eiro ir tā summa, ko nākamā gada budžetā dažādās nevis atalgojumos, bet piemaksās, prēmijās un naudas balvās ierēģiem vai valsts pārvaldē strādājošiem sadalīs valdība. Tas, ko valdība apņēmās samazināt budžetā, bija 150 miljoni. Skaidrs, ka no tās 150 miljonu samazināšanas nav izdevies nekas. Tikai un vienīgi noņemot prēmijas krīzes laikā, nepieskaroties pamatatalgojumam, jau efekts būtu 245 miljoni. Un tāpēc es tiešām no sirds uzskatu, ka nevis ir grūti samazināt budžeta deficītu, bet vienkārši Partijai Vienotība, progresīviem un ZZS partijas pārstāvjiem nav vēlmes to izdarīt, jo šie 245 miljoni simbolisks skaitlis, ar kuru izvirsīto mērķi varēja ļoti elementāri pārsniegt, ne tikai sasniegt.